Manā bērnībā uz galda bija obligāti 12 ēdieni. 12 kā 12 mēneši. Tagad mēs negatavojam pārāk daudz, bet ja kaut kas palika, tad mēs saucām draugus un viņi visu apēd. Mums vajadzēs viss, kas ir šajā kastē. Viģes, bumbieri, medus, filomīkla, siers un pekānrieksti. Palīdzēsim man šodien? Jā. Super. Paņemsim viskaistākos bumbierus. Šodien es padalīšos ar tārtes recepti. Tas ir tarte ar bumbieriem un zilo sieru. Kad es rakstīju savu pavārgrāmatu, es izdomāju tādu recepti, jo tas pagatavošana ir ļoti, ļoti viegla. Sastāvdaļas ir ļoti interesantas un tā garša simfonija ļoti piestāv Ziemassvētkiem. Paņemsim filomīklu. Man ļoti patīk šī mīkla. Viņa jau ir atlaidināta un tagad ar viņu var strādāt. Kamēr viņa ir tikko no saldētāvas, ar viņu strādāt nedrīkst, jo viņa saplīs. Manā bērnībā mēs Ziemassvētku sākām ar mājas tīrīšanu. Mēs tīrījām māju kā nekad, kā pirmo un pēdējo reizi. Mēs bijām 3 bērni. Mēs tīrījām, kamēr vecāki gatavojās svētku galdām klāšanai. Kādus 5-6 stundas. Protams, mums bija eglīte, dekorēja to tikai bērni. Ziemassvētkos pie mums atnāca draugi, mēs arī rotājām eglīti. Man ļoti patīk palikt mammai uz Ziemassvētkiem virtuvē, jo man ļoti patīk gatavot. Mums vajag sakārtot tikai savas istabas, jo ja pie mums atnāca draugi, lai mēs spēlējamies tīrībā. Paņemsim tagad zilo sieru, varam arī ņemt brīsieru vai kamambersieru. To sieru, kas jums patīk vairāk, bet viss to. Man bija ideja arī griezt uz šķelītēm, bet es domāju, ka mēs varam vienkārši to salauzt uz nelielām gabaliņām. Mums mājās arī ir Ziemassvētki, bet mums mājās arī ir Hanuka. Tas ir ebreju svētki, gaismas svētki. Mēs arī Hanukā laikā liekam svečturi uz loga. Mums mājās ir dažādi svečturi un katrā loga ir dažādi Hanukas un Ziemassvētku svečturi. Tas gandrīz gatavs, bet mums vajag apgrauzdēt riekstus, pekānriekstus. Ir specifiski ēdieni, obligāti Hanukas laikā uz galda jābūt kaut kas ir apcepts eļļā, kur ir daudz eļļa, tāpēc mēs taisam tādus bumbiņus kā virtuļus. Protams, es taisu halu, tas ir tāda pinīte, maizes pinīte ar kaneli un cukuru, un tas smarža uzbur labas atmiņas un svētku sajūtu. Tagad liksim šo skaistumu cepeškrāsnī uz 20 minūtēm uz 180 grādiem. Man ļoti patīk, kā palīdzēt mammai. Es vispār nevaru atbildēt uz jautājumu, no kurienes mana mammai bija tik daudz spēka visu to gatavot, jo mums bija ļoti liels galds. Bija, piemēram, pirāgs ar zivi, bija foršmaks, tas ir tādas siļķes pastete. Tagad savā dzīvē es negribu ar siļķeti tik daudz laika pavadīt virtuvē Ziemassvētku laikā, bet ir dažas receptes, kuras es paņēmu, piemēram, rosolu mēs taisam krabju nuiņu salātus un viņegretu, cepām vistiņu, cepeškrāsni ar medu un sinepēm. Tā izskatās mūsu medus siera tārti ar bumbieru. No mūsu ģimenes mēs novēlam jums gaišu Ziemassvētkus un lai jūsu mājās vienmēr dzīvotu mīlestība. Ļoti garšīgi.